paša pirmā pieskāriena un elpas vilciena mēs meklējam siltumu, drošību un tuvību. Šī dziļā vajadzība pēc emocionālās saiknes ir viens no cilvēka būtības pamatiem. Vai tu kādreiz esi piedzīvojis, ka kāds cilvēks, vecāks, draugs vai partneris vienkārši liek tev justies droši? Un vai reizēm tu jūties atstāts novārtā vai pat aizmirsts? Britu psihiatrs Džons Bowlbijs bija pirmais, kurš šo saikni starp bērnu un vecāku ne tikai izskaidroja, bet arī parādīja tās nozīmi visas dzīves garumā. Džons Bowlbijs uzskatīja, ka bērns ir bioloģiski ieprogrammēts veidot saikni ar vienu galveno aprūpētāju un ka šīs attiecības nosaka to, kā cilvēks veidos tuvību visas dzīves garumā. Šī emocionālā piesaiste kalpo kā drošības bāze, no kuras bērns uzdrīkst izpētīt pasauli, zinot, ka viņam vienmēr ir kur atgriezties. Viņš novēroja, ka bērni, kuriem bija pieejams atbalsts un drošība, auga ar spēju uzticēties un veidot stabilas attiecības. Savukārt tiem, kuriem šī saikne bija traucēta, arī vēlāk bija grūtības veidot stabilas attiecības. Lai labāk izprastu piesaistes veidus, psiholoģija Mērija Ainsvorta, balstoties uz Bowlbija teoriju, veids slavenos svešās situācijas eksperimentu. Tajā tika novērota bērnu uzvedība mātes klātbūtnē un prombūtnē. Eksperimentā tika iesaistīta arī bērna miedarbība ar svešinieku. Tā viņa definēja 4 piesaistes stilus, kuri saglabājas arī pieaugušo attiecībās. Drošās piesaistes stils veidojas tad, ja bērns jūtas saprasts un aprūpēts. Eksperimentā bērns ir mierīgs vecāka klātbūtnē, taču svešinieka iesaistīšanās rada manāmu nedrošības sajūtu. Šajā gadījumā tieši vecāka klātbūtne ir vide, kurā bērns spēj mierīgi spēlēties un pētīt apkārtni. Bērns, kurš jūtas mīlēts un pieņemts, iemācās uzticēties. Tā viņš aug par cilvēku, kas spēj veidot veselīgas un stabilas attiecības. Otrais piesaistes stils ir izvairīšanās. Bērns izvairās no kontakta, jau pieradis, ka viņa emocijas netiek uzklausītas. Šādi bērns izaug par cilvēku, kas distancējas un neizjūt vajadzību pēc tuvības. Trešais stils ir trauksmainība. Eksperimentā bērns ir satraukts pat pirms vecāka aiziešanas un izrāda pārlieku līdzatkarību. Arī pēc vecāka prombūtnes bērnu ir grūti nomierināt, jo saglabājas aizvainojums. Šādos bērnos nākotnē ir novērojama greizsirdība, alkas pēc kontroles un bailes no pamešanas. Pēdējais piesaistes stils ir dezorganizācija. Bērns ir piedzīvojis traumas vai vardarbību. Šādi gadījumi ir ļoti sarežģīti, jo bērns vienlaikus vēlas un baidās no vecāku uzmanības. Šādos cilvēkos nākotnē ir raksturīga pretrunīga uzvedība. Ilgas pēc tuvības, taču vienlaikus bailes un pārlieka neatkarība. Ir novērojama arī agresija. Emocionālās piesaistes stili ietekmē jau kāda veida attiecības, romantiskās, draudzību, attiecības ar kolēģiem. Bet tas nenozīmē, ka mēs esam iesprostoti savā pagātnē. Mīlošas attiecības, terapija un apzinātība spēj dziedēt. Pieķeršanās stilus var mainīt. Svarīgākais ir saprast, kur mēs esam un kur mēs vēlamies būt. Mūsu pirmās attiecības nosaka daudz, bet ne visu. Mēs varam mācīties, augt un radīt jaunus stāstus. Ar mīlestību, ar drošību, ar cerību. Bowlbijs reiz teica, zināt, ka kāds vienmēr ir blakus, tas ir viss emocionālās drošības pamats, un tieši to mēs visi meklējam. Kādu, kurš paliek, kad ir visgrūtāk.